Mums rādīs to mikrofonu. Viss kārtībā. Nu, ko no tā brīža līdz šim brīdim? Kas jauns, kas neforšs, kas foršs noticis par visām šīm lietām? Eglītis Sagaiss podkāstā šī tiešām ir 15. epizode. Nevis tā kā pagājušo reizi es domāju, ka 15. epizode. Šīs ir manas austiņas, ko es vēl paklausīšos, kas iet. Šīs ir manas alus. Un es te neesmu viens, ik pa brīdim es iespējams kaut kur noziepēšos, pazudīšu no kadra ārā uz kādu laiciņu, jo man būs jāsadās pakaļ kaķēnam. Es neesmu viens, es esmu te ar šito te meiteni, kur man tiek turēt šitā te pavadiņas galā. Viņa šobrīd mierīgi tur zālītē guļ. Tā. Ok, paskatīsimies, man te vēl ir šī tāds. Es nezinu, kas tas ir. Principā nevajadzētu taisīt vaļā svešas lietas, bet, gan jau, ka tur... Es ceru, ka tur nebūs kaut kāds abortiņš iekšā vai kaut kas tāds. Izskatās vienkārši, ka kāds ir aizmirsis savu termosiņu mazo. Jep, tā tas arī ir. Tā, kas tur ir? Hasiņ pa gaisu. Nē, tur kaut kas, nezinu. Tad sakot, kāds ir aizmirsis, pēc visas spriežot kaut kāds bērnēls ir aizmirsis savu termosiņu. Labi, es ceru, ka viņš mājās nedabūja pa koko, ja gadījumā, kas tur zina, jāsīkais tur, kur tu aizmirst, tur jau otro dienu tas termosiņš te vienkārši uz galda stāv. Nu ko, paskatīsimies, kas notiek. Reku nāk, jā. Tas ir viņš, mūsu mazais kaķēniņš. Nu ko? Labi, es domāju, ar ievadu mēs būtu tikuši skaidri. Kaķa dīvains aizies, mēs varētu sākt tā kā runāties par kaut kādām lietām. Nebrīnīšos, ja kaut kādā brīdī te viss nogāzīsies un tā. Tā kā esiet sveicināti Eglītis Sagaiss podkāstā, šis ir jau kurš? Šis ir 15. laidiens. To es teicu, neteicu? Jā, 15. laidiens. Atšķirībā no tā, ko es teicu pagājušo nedēļu. Jā, tā kā kaķa meitenes ārstā arī var redzēt, es domāju, ik pa brīdim viņa pat arī patrādīsies, jo viņa ir riktīgs ekspedicionists. Tā sīkais, tu tur nevarētu iet, tur tev neļaujot iet, jo tur slikti cilvēki ir kaut ko saplēsuši, kaut ko alkohola pudeles saplēsuši. Manējā neplīst, manējā ir plasmas, tā ir dāvaniņa no viena čoma, viņš prasīja man šodien, Edgar, tu dzēri alu? Saka, jā, dzēru tādu un tādu konkrēti marku nosauc dzēru, saka, jā, tas ir ok. Viņš saka, nu, kā reizi. Ielēju. Es jau būtu domājis, ka viņš speciāli man ielēja, bet nē, viņš vienkārši ielēja. Pirms stundas kaut kur, tur mēs nelecam sīkais, nākam atpakaļ. Un tā sanās, ka pēkšņi viņam bija kaut kur jābrauc, un tad viņam alas tad viņš vairs nedrīkst dzert alu. Tas čals ir atbildīgs. Tā kā paldies čalim par alu. Mums ir dzēriens, mums ir viss kaut kas, mēs varam sākt. Redz, kas ir, atkal ir jātais jauns stundājums, atkal ir jādara visādas lietas, jo, sūdi notiek, nograbēja ārējais cietnes. Vienkārši nograbēja, jā, un pie tam tādā stulbā brīdī, kad es biju izdomājis, ka vajadzētu visas failes pārbīdīt, zinot tiem mazajiem sūtiņiem uz kaut kā lielāku normālu, un tad varbūt visu sadalīt un pasīties sašķirot, kas un kā, jo laika gaitā tajos mazajos cietnīšos tur iekrājās, un domā vienā lielajā tādā ieliks, un pēkšņi viņš sāk pīkstēt vienu vakaru, un tā tos to neatrodies, protams, ļoti gudrs esmu, es paskatos fórumos, ko tas nozīmē, ka cietnim ir krdek kaut kas, bet nebaigi nopietni, tā kā, labi, speciālisti tiks galā, gan jau kādreiz arī būs. Tur jau nekā baigi tādas svarīgas nebija, izņemot visus šovus, visas mediānas, visādas kaut kādas izēniekas lietas, tur man būtu žēl par kaut kādām bildēm, ko es esmu bildējis tur, un tās jāaiziet nebūtībā, bet, kā būs, jā, tad redzēs. Labi, kas vēl? Sākam ar pašiem svarīgākiem notikumiem, protams, pats lielākais notikums, Šmīgas ir ierobežot laiku, tagad tiek tirgot atkal, Šmīgai samazinājuši laiku, un zini, ja tev tas traucē, tad tev ir problēmas ar alkoholu. Ja tu nespēji laicīgi saplānot šo Šmīgu, vai arī tev ir, protams, kaut kādi 16 vai 18 gadi tikai, un tu vienkārši pēc Šmīgas skrien tā, bez 10 lielais skrējiens pakaļ. Tagad ir savādāk, tagad vēl ir ierobežots, tagad no 10 rītā, tā kā daudziem večiem brokastis izpaliek, brokastu alkāns tagad sēž bēdīgs līdz 10, kas vēl. Parasti alkāni noteikti piekauj savus sievas un dzīves partneris un vispārējos bērnus un ko tikai ne, un viens otru, jo kā tas var būt, ka es no rīta netiek atkal pēc šaus Šmīgas un tad šovakar es aizmirsu, es neaizgāju laicīgi, pār 6 un man nedod vai Šmīgu, jā. Nedos tev, ja tas ir svētdienā, visās citās dienās tev līdz 8 pēc 8 nedos, tā kā
Ko tas maina normāliem cilvēkiem? Neko tas nemaina, jo, piemēram, es dodos uz kādu pasākumu, es zinu, ka pēc tam mājās, vēl tā kā vajag to vienu aliņu, vai ne? Tad tu aizēji nopēc tos dažus aliņus, sev ieliec leduskapī laicīgi, un tu rēķinies ar to kādu brauks mājās, jo nevajadzēs strīzāk, ka tikai es paspēju aizbraukt, man varbūt jāskrien no koncerta, lai es paspēju šmīgu. Nē, mīlīgi, šā tas nenotiek. Tā kā, ja tev tas traucē, tev ir problēmas ar alkoholu, ja tev tas netraucē, tev nav problēmas ar alkoholu. Tieši tik vienkārši. Man vairāk liekas, ka šitas te sākuma vismaz tagad tuvākajā laikā traucēs visām šīm te pārdevējām, kasierītēm un visām pārējām, īpaši tādos mazos veikaliņos, kur visi tie vietējā ambāļi ies un teigi izgāzīs savu niknumu uz tām kasierēm. Labi, ja tur kasieri pretī normāli sēdēs tādu, kur piecelsies un vienkārši ar pannu ievilks viņam pa galvu, bet kā man pieredze rāda, vismaz man apkārtnē te tuvākajos vienīgajā veikaliņā, lielveikalā, kas man te salīdzinoši netāli ir, sēž tādas skolniecītes, viņš ir skolniecīts, viņš ir tiešām skolniecīts, viņš ir vasarā piepelnīties kādu naudiņu, vai ne? Un ko viņš man pateikt, tur dod man šmīgu, tur viens ārtīsies. Ko viņam darīt? Neko viņam nedarīt, jo viņas nav bruņotas, bet viņas vajadzētu. Viņām vajadzētu būt bruņotām vismaz šajā te pārējais laikā, kamēr ambāļi visa alkāna pieradīs pie tā, kā šmīgi tagad tirgo vēl bišķīt mazāk nekā tas bija pirms tam. Tad vajag šīm te kasierēm izdalīt, vismaz gāzes balonīgs, vismaz elektrošokers, tikko tur kaut kāds tur mērkaits tev piesienās par to, kāpēc tu man nepārdod šmīgu, es taču tikai minūti pāri. Ej, dirsti, minūti pāri viss, kas nepaspēj, tas nokavēja. Ļoti vienkārši ir pasauli, tā kā tu vari ārdīties vai neārdīties un tā. Bet, ja neliekas mierā, tā skolniecei vajadzētu būt, tā kasierītei, neatkarīgi skolniece vai studenti vai nestudenti un neskolniece. Viņai tik un tā vajadzētu būt tiesībām vienkārši ar to elektrošokeru, to alkānu pie kases vai ar piparu gāzi, viņam Zorro uzrakstīt acīs. Tā kā es domāju, ka vienīgie cietēji būs šie te kasē sēdošie ļauži. Protams, tas, vai mēs esam riktīgi alkāna tauta, to mēs redzēsim pavisam drīz, vai mazie veikaliņi samazinās darba laiku. Ja, jo atceries, kā atnāca šis te ierobežojums līdz 10. vakarā tirgot un vienkārši načovkas naktsveikali pazūd kā suga. Jo neviena taču trijos neienāk prātā, zini, kas ir? Vajag viens sviestu paciņu, ja, paņem arī majonēza baravīgas garšu, un tad viens no kāks saka, man krekerus vajag vismaz 3 paciņas, paņem, es tev rīt naudu atdošu. Nav vairs tā, tā kā to neviens nekad nav prasījis nakts laikā, un līdz ar to kādu jēgu nakts laikā turēt vaļā visus šos te veikals. Un šis tagad parādīs to, vai ir latvieši alkāni vai nav. Vai mēs taisīsim ātrāk veikals, ciet tagad visus šos te mazos čabrikus un Vitolds un Janvārs, jā, visus šos te pārtiks milzīgos tīklus, kas sastāv no 2 veikaliem, viens Latgalē, viens Vēnspilī, vai viņus taisīs ātrāk ciet vai nē. Tā kā, es nezinu, tā, ko kaķis dara. Kaķis kaut kur jož prom. Es jau teicu, ka es pa brīdim pazudīšu no kadra. Tā, kaķi, kur tu skrien? Viņai te čoms dzīvo, viņa tā domā, ka viņai te čoms dzīvo. Tas čoms varbūt viņai gauž var nodarīt, bet, neļausim. Ok, kas vēl? Sāksim ar kaut kādām senām lietām. Es jau teicu, ka šis ir tāds runājumās lietas, kur vienkārši Randam un Eglīts ir atradis kaut kādas screenshots uztaisījis, un tad viņš pēc tam par tiem ir laimīgi aizmirsis, un tad viņš pēc tam kaut kādā laikā atcerās par tiem, un tad šitam te visu šos te komentē un pastāsta. Es gribētu sākt ar pagājušajā nedēļā bija, vienkārši fantastiska. Jā, šī ir pirmdiena, kad es šito ierakstu. Vajadzēja vakar, bet vakar atkāpē, vakar vienkārši nebija iekšā. Un tam nebija nekāda saistība ne ar alkoholu, ne ar ko vienkārši kaut kā savācās tik daudz kilometru, kā beigās tu domā vakarā jāiznāk ārā, jāparunā mazliet, ka tev nav iekšā vairs necik baterijas, tev nav laiks, nevis nav laiks, bet nav iekšā. Es domāju, labi, tas taču pats sev priekšnieks, vai ne? Nē, es neesmu pats sev priekšnieks. Reku šitā te var redzēt kaķeni. Viņi tūlīt vai ēdīs to mašīnu, vai skries kokā. To mēs laika gaitā redzēsim, ko viņi darīs. Nē, nevar aizsakt kaķi uz kaķiem, nevar aizsakt. Var sakot, te ir kaķis, te tiešām ir kaķēns, jā. Labi, tātad, jā, un atkal es braucu no tēmas uz tēmu, tātad savākties grūtības, zin kā pirmdienas pēcpusdienā.
Vienā komentārā es redzēju, ka bija teikts, ka, tur, nesko Eglītis būtu pirms dažiem gadiem teicis par kaķu pavadiņā. Eglītis pirms dažiem gadiem jau bija redzējis kaķu pavadiņā. Man likās, tas ir ok, tā ir forša ideja, tas ir amizanti, tas ir forši, jo, es jau nereiz esmu teicis, ka dzīvniecīgiem dzīvot 4 sienās, tas ir tāpat kā kaut kādam cilvēkbērnam, jā, ko tu paņēmis esi gūstā. Jo visu mūžu turējis dzīvoklī vai, pagrabā vai savu lauku sētā labākajā gadījumā. Tā kā šis man liekas tāds optimāls variants. Tātad, jā, es gribēju sākt par to, ka pirms nedēļas es redzēju Tītau laboratorijā, es tagad pareklamēšu Tītau laboratoriju, Tītau laboratoriju, sameklējiet viņu kanālu, tur viņš tur visādas lietas, viņš arī komentē visādas lietas, bet, protams, daudz mazāk cīniski, daudz mazāk ironiski un daudz politkorektāk nekā Eglītis to dara. Tur bija vienkārši fantastiska saruna ar Edmundu Zivtiņu, to padomju miliču izstrādājumu, kurš tagad Šleseram lien dibenā bez ziepēm. Un tā saruna tā tēma bija kaut kā tāda, ka Latvijas dzelzceļš kaut kādu vecu krāmu pārdeva, kaut kādu padomu laika krāmu. Es nezinu, vai Latvijas dzelzceļš tagad atkal dezinformāciju izplatu noteikti, bet, var sakot, Latvijā kaut kāda organizācija grib tikt vaļā no tā vecā krāma, kas ir kaut kāds padomu laika vilciens, kurā brauc kaut kādi augstākie nomenklatūras darbinieki, jā, tur visādi Brežņevi un Vosi un Pugo un kas tur vēl ne. Un, tas tur arī bildīts ir, un tas reāli izskatās pēc tādu 70. gadu sekcijas īmanta iekšpusē, jā, tas viss interjers tas tāds, un tas Zivtiņš ir sašuts par to, ka tas krāms ir pārdots par tik maz naudiņu, viņš domā, ka tas maksā 1 miljonu, un ko Tītaus zvan tam Zivtiņam, saka, kāpēc tas miljons, un kā, paskatieties, cik tramvajs maksā. Un tagad salīdzina mūsdienīgs tramvajs ar kaut kādu 70. gadu padomu sūdu. Nē, bet viņš ir pārliecināts, ka tas ir 1 miljonu maksā un ka tur var kaut kādu komandu punktu uztaisīt, tur var, Šlesteram kaut ko uz riteņiem, kaut kādu pīlu uztaisīt. Var sakot, tas, kā tie čaļi topīja par padomju savienības kaut kādiem atribūtiem, kaut kādiem veciem mēsliem, tas vienkārši apbrīnas vērti. Es iedomājos, kā viņi ierauga sekciju īmantu un viņiem ir erekcija. Viņi tā, jā, sekcija īmantu, tagad jau gan vairs tādas netais, kā mēs tagad gribētu sekcijā īmantu, atkal ielikt savus, Ļeņina kopotos rakstus, izkārtot, cik tas ir forši, žēl, ka man nav sekcija īmantu jauna mājās, bet īstenībā viņam ir, jā. Tā kā, tas ir apbrīnojami, kā tie šaļi, un tas Zivtiņš parādīs sev tādus stulbumu, kā, runāja viņš, kauns bija visiem tiem, kas klausījās, arī Tītaus izklausījās tā, izskatījās viņš tā, ok, jūs tā domā, jā, jo viņš tā domā, ka tas maksā vismaz 1 miljonu. Var sakot, ja jums ir kaut kāds vecs sūds, jā, kaut kāds vecs elektrovilciens vai kaut kāds tur bruņu vilciens no revolūcijas laikiem, Oktobra revolūcijas Krievijā, es domāju, Boļševika revolūcijas, tad noteikti zvaniet Zivtiņam, piedāvājiet viņam arī sekciju īmantu, piedāvājiet viņam arī vecos žiguļus, piedāvājiet viņam arī samovārs, piedāvājiet viņam arī sarkanā kvadrāta kalašas, var sakot, visu, ko jūs varat no veciem laikiem atrast, piedāvājiet, jā, viņš gan jau būs priecīgs uzpirkt visu šīs lietas un vispār, kā saka, būs gatavs maksāt tie miljoni, ja tā lieta būs pietiekami vērtīga tā. Kaķēns vēl vietā, sīkais tur rajonu, viss labi. Ejam tālāk. Es redzēju internetā, Evikai Siliņai bija dzimšanas diena, tas laikam 3. augustā, ja nemaldos, jubileja, apaļa. Un labi, tas ok, lai ir viss kārtībā, daudz laimes, daudz baldienīgi mūsu brīnums sievietē, jā, kas nezinu, tas pameklē mūsu šovos, tur ir tāda dziesmiņa Evikas Siliņa brīnums sievietē. Bet, kas atkal tāds ļoti foršs ir, tas tāda kaut kāda video kolāžiņa, video sveiciens no jaunās vienotības, kur viņi samontējuši kopā no Evikas Siliņas tāds, highlightus, kaut kādus tādus video salikuši tur, lai smuki viss izskatās, un tas izskatās, kā Kim Čenirs skatās uz lietām, jā, Evika Siliņa skatās uz lietām, Evika Siliņa bučo sunīti, Evika Siliņa pārnopietni ģīmu sasveicinās ar Zelenski, Evika Siliņa nevar aizdīt man lapseni, Evika Siliņa tur, var sakot, tāds, tur tiešām pietrūk vēl tāda ļoti pompoza Ziemeļkorejas mūzika apakšā un tur mūsu varone, Evika Siliņa tur. Tā kā tas ir tāda līmeņa video, tas ir ļoti skaisti, to tikai vajag apskatīties, to tikai vajag redzēt. Tā, es gribēju tagad nodarboties, ziniet ar ko? Es gribēju nodarboties ar to, ka es palasu jūs komentārus un es sapratu, ka es neesmu te ievilcis internetu. Jā, tā kā man ir jāsameklē internetu mašīnu. Tāds alkāni.
Alkānu vibes nesēž vienatnē, uzlic stulba efektu kamerai, sūta savu un runā par lietām, par kurām viņam nav ne mazākās nojēgas, vai ne? Tieši tā. Tā, labi. Kas man te grabēja? Šito man nevajag. Ok. Tā, kaķis vietā? Jā, kaķēns ir vietā. Tā, es gribēju par jūsu pie iepriekšējās epizodes, kur mēs runājam par sikspārņiem, par 2 čičiem un 1 dziesmu, tātad par Sabrinu, un tur tie komentāri bija sekojoši. Tātad. Sandrs Jansons saka, ja Elksniņam nebūtu jābaidās zaudēt krēslu, tad viņš noteikti Sabrīnas vietā būtu uzaicinājis Kirkorovu, Ļepsu, Gazmanovu vai Koroļovu. Es domāju, visus kopā viņš būtu uzaicinājis, jo Elksniņš ir tieši tas tips, bet tur Elksniņš rīkoja. Elksniņam jau tur, kaut gan jā, varbūt Elksniņš saka, Sabrīni, jā, padomju laiki, jā, piezvaniet Mundam Ziltiņam, varbūt viņš arī grib atbraukt paskatīties Sabrīnu, kā mēs toreiz abi divi dalījām to Sabrīnas plakātu no tur Čehoslovākijas atvesto, jā, tur 2 čīči, 1 dziesmu. Tā kā tāds komentārs, paldies par komentāriem. Tālāk, Inita Jurijāns saka, laba bilde. Sabrīnē vienmēr labas bildes. Simons Spencers saka, es arī ceru, ka Trump iemetīs aiz restēm un pie mums arī Šlesers to pašu ceļu mēros. To mēs nevienreiz vien esam teikuši, ka viņiem abiem varētu viņi pasēdēt vienā kameriņā, tur pie centrāla cietumā, tur paspriest par cančikiem par dzīvi. LV Mars saka par Sabrinu, tas bija tik lieliski, ilgi nespēja aptiet. Jā, Klau, paldies par komentāru. Es domāju, ka ļoti daudz tā saucamie producenti, kuri bīdīja Sabrinu cauri uz kaut kādu tur to lielajām skatuvēm ar to vienu dziesmiņu, arī pēc tam, kad, pēc tikšanās ar Sabrinu teica, ilgi nespēja attiet. Viņi arī ilgi nespēja attiet, jo, jūs sapratāt, jā. Tā, kas vēl? Tā Magdēra saka, tas ir kvintiljonu reižu griezts ūdens saules pudelē. Jā, šitas ir struktūrēts ūdens, tas ir kvintiljonu reižu tīrāks, tas ir daudz labāks, daudz struktūrētāks ūdens nekā pļaviņu ūdens, jā. Tā, vai tiešām tik vien tie komentāri bija? Rakstiet komentārus, protams, nekautrējieties, rakstiet visu, ko domājat. Man nav žēl. Tā, izskatās, ka tas bija arī viss, jā. Jā, labi, tātad komentējiet, ja kas varat arī atbalstīt, šis vēl joprojām ir šovs 8 kanālā, par šovu 8 vēl joprojām nekādas skaidrības. Kaķis vēl joprojām ir vietā, neviens vēl nav atnācis pēc savu embrītu trauka, tā kā viss ir kārtībā. Tā, tad par tiem screenshotiem varam iet cauri tām visām tām ziņām, kas ir nonākušas manā redzes lokā, tas nav pārāk daudz. Es jau parunāju par pašu svarīgāko, proti par to, ka šmīgu tagad pārdos citos laikos un pārdevējiem vajadzēs tagad sēdēt ar bruņotām vismaz ar piparu gāzu un pistolēm. Tā kā tas ir viens. Taisam vaļā screenshot mapīti un pa vienam sākam komentēt. Tā, mums te būs arī reklāmas pauzes, bet pagaidām vēl ne. Vēl viens lielais cepiens, protams, milzīgais cepiens ir Vivi, ir kaut kā atkal sapistušies meistarībā. Atcerieties, šovā 8 bija tādas burvīgas sadaļa Latvijas un vilciens, kur Eglītis skaitīja, tur nav stāsta skumjāka par šo, tur kā tur bija, tur tas Šekspīrs interpretēts. Un tas bija, protams, runāšana par to, ka Latvijas ar vilcienu nedraudzējās. Latvijas un vilciens ir super nesavienojami jēdzieni. Latvietim nevajag vilcienu, Latvijas nav pelnījis vilcienu, jo viņš ir tāds dulburs, ka viņš ir vienkārši elementārs lietas var sačakarēt. Neatkarīgi no tā, kas ir ministrē, tur visu to vilcienu būšanu, tur Šlesers vai tas, kā bija, tas koklētājs, tas, ne koklētājs, bet tāda brīškens koklētājs. Tāpēc, ka šo 8 kaut kur vizualizācija bija, ka brīškens ar koklīti. Kas tad ir noticis? Tātad Vivi, sāksim ar to, ka Vivi no sākuma ievies tādu apvienoto ar Rīgas satiksmi biļeti, kur arī izrādās īsti nedarbojās, kur nevar reģistrēt vilcienos, tur ir problēmas, tu var saņemt sodu, te var konduktors var Vivi vilcienā vienkārši tev apēst, var izmest uz ielas, var izmest no braucošu vilcienu, kaut kur stigma 5, vai 72. kilometrs, domā, kāpēc, kas tā pa stacijā, tur tādu vienu māju, un tur dzīvo vietējais pārmīnieks, kopš 42. gada, jau vecs sakārnītis, bet tik un tā viņš katru reizi iet un pārslēdz vilcienam pārmīri, lai vilciens aizbrauk pa pareizajām sliedēm. Tā biļete īsti nedarbojas, tā atkal ir problēma, un vispār ir tā, ka tātad
Es zinu, ka daudzi ir vienkārši baltkvēlē par šito. Es domāju, tā ir vairāk kļūda komunikācijā no Vivi puses, no tiem cilvēkiem, kur nemāk nokomunicēt, jo ir jāreģistrē biļeti. Tur gan ir kaut kāds čakars, es nezinu, man ir kaut kā jāuzmin, kādā vilcienā es iekāpju, dīzelī vai elektrovilcienā, man ir speciāli tagad jāskatās. Es, protams, nepievēršu uzmanību, atcerieties stāstu, ka līdz 25. autobusu un 25. trolejbusu mierīgi sajauc, iekāp iekšā un aizbrauc uz pavisam pretējo pusi. Ja kāda sakara pēc, nu labi, tad ir tā, kā vienā tur pie konduktora jāiet reģistrēties, bet tai otrajā jāiet reģistrēties ir pie tā reģistrātora, pie tā reģistrācijas aparāta, vai ne? Labi, kaķis pazūd. Nē, kaķis vienkārši apgulās. Jāreģistrēja pie tā aparāta, labi, ka pa pastu nav jāsūt biļete. Nu, es gribēšu otrdien nobraukt līdz ērgļiem, man vajag biļeti, un tad tu jau laicīgi mēnesi iepriekš ierakstīt vēstules sūtas ar Latvijas pastu, lai viņi tev pēc tam atsūtītu atpakaļ apzīmogot, un tad tu saņem vietējā izpildu komitejā kaut kādu atļauju, ka tu drīkst lietot šo, nu, var sakot, kaut kā tādā stulbumā aiziet, bet tas ir reāli stulbi. Īpaši man nepielēc, kāpēc man ir jāreģistrē, es jau tā esmu nopircis to A1, B7 vai kādas tur tās zonas biļetes. Ja es vienreiz braucu, tagad jāpiezīmē, ka Eglītis točno zina, ka pēdējo reizi Eglītis ar Vivi vilcienu ir braucis pagājušā gada 7. septembrī. Uz Jūrmalu, uz Ļepsaku, uz Novajā Valnā koncertu, ne uz šito te Laimes Vaikuls. Nu, jā, sakot, tad bija tikko tie aparāti uzlikti, un tur īsti viņi nedarbojās, tad tik un tā, tu nopirki savu biļetīti, es parasti tajā aplikācijā pirku ne tajā Rīgas satiksmē, bet tajā otrajā populārajā mobili, un pienāca kontroli, un es viņam uzrādīju, viss bija kārtībā. Tagad man tam konduktoram jāiet, es nezinu, jālūdz, konduktor, lielais, reģistrē manu biļeti, jā, tāpēc, ka konduktors nevar pakustēties, kas tas ir lobē konduktori, jo daudz tie konduktori, labi, es pieļauju, ka ir labi konduktori, man nav nācies sastapt labsirdīgi konduktori, visi ir tādi cilvēki nīdēji, tur tāda reāls sociopāts staigā, piedodiet, ja tā nav, vēl brīžiem liekas, ka tūlīt tajā vilcienā vagonu galā ienāk, ziniet, tas čals tā Silent Hill spēle, vai Silent Hill filma, tas čals ar piramīdas galvu un to milzīgo kaut kādu asiņaino ārklu aizmuku velkot sev līdzi, un tas ienāks un pasakties, ja tu nebūs reģistrējis to biļeti. Labi, atpakaļ pie tā, kam tas ir izdevīgi, tātad kāpēc, ja es esmu nopircis to vienu biļeti līdz savam Fufaiku ciemam, es jau tā esmu to biļeti nopircis. Kāpēc man vēl jāmeklē, kur viņi reģistrēt? Es esmu to biļeti nopircis, es esmu samaksājis par to braucienu. Cits stāsts ir varbūt tur tā kā Rīgas satiksmē, ka es nopērku biļeti un es nereģistrēju. Un te es nonāku pie tā, kāpēc es domāju, ka tā ir vienkārši totāli nemākulība komunikācijā, kāpēc Vivi vilciens atkal ir sapisies meistarībā. Nevis tik daudz meistarībā, bet kā komunikācijā, kā vispār kaut kāds to sistēmu ieviešot, viņi grib pēc iespējas ātrāk, varbūt ieviesiet kaut ko līdz galam un tad palaidiet, lai tas darbojās. Ja? Tātad es pieļauju, tas ir tikai manas dezinformētās smadzenes, mana dezinformācija, ko es tagad izplatu. Es pieļauju, ka viņi ir gribējuši vienkārši, tāpat kā Rīgas satiksmē, tu iekāp, piemēram, lieto mēnešu biļeti, un tu jau esi samaksājis savu ciparu, bet tu gribi reģistrēt. Tas vēl var būt kaut kādā jēgā. Ja jau es to mēnešu biļeti esmu nopircis, tad es tev uzrādu to mēnešu biļeti, vienkārši varu braukt to mēnesi, man parāda konkrēti datumu un laiku, kad tā biļete beigs darboties, tā mēneša biļete, un es varētu braukt jebkurā transportā, Rīgas satiksmes transportā, jebkurā, un bez bēdu, kā tas arī ir. Labi, to reģistrēšanu es saprotu, kā tas ir tur statistikai vai kā, bet kāpēc par to ir jāsoda? Kāda X pēc par to ir jāsoda, vienalga Rīgas satiksmē vai Vivi vilcienā? Mēnešu biļetes gadījumā. Parastajā biļetē, ko tu nopērci to pa eiro 50, 90 minūšu to braucienu vai pa 5, cik tur tās dienas, blā, jūs zinat, jā. Tad, ja to tu esi nopircis, tā jau tu vari pašmaukties, jā. Tad jau tu vari šmaukties, tad jau tu tur vari tā kā nereģistrēt un atstāt uz nākamo, tādā veidā tu vari ietaupīt. Bet tajā konkrētajā dzelzceļa gadījumā, ja tu esi Eglītis nopērk biļeti Rīga, Maspisāni, es nopērku biļeti, man tur ir konkrēts laiks uz konkrētu reisu, un es to kaut kā aizmirsu, neatrodu to čalu ar piramīdu galvā un ārklu asiņaino aiz muguras ar uzrakstu konduktors, un vai man ir vienkārši bail no viņa, vai es nereģistrēju šitajā te
kaut kādā pīkstulī, vai es vienkārši bez paņaķie, kur es esmu iekāpis dīzelī vai elektriskajā, kaut gan es tā nu pat man pieliec, ka to jau diezgan viegli tagad ir atšķiet, tie elektriskie, tie jaunie smukie, tie dīzeļi, tie vecie sūdi, kur vēl joprojām ir vecāki pa mani un kur turpina kursēt. Ok, bet tā kā, man liekas, ka kļūda komunikācijā, tur ir no tās organizācijas puses, ka viņi vienkārši nemāk nokomunicēt, un tāpēc cilvēki ir nejauki, tāpēc cilvēki nesaprot, un godīgi sakot, es esmu šoreiz cilvēku pusē, jo kā es varu zināt, kas man ir jādara, tu iekāp un tā, es nopirku biļeti, atpisies, es nopirku biļeti, viss, es braucu. Kādas problēmas? Man reku ir rakstīts Eglītis, tad tur un tur Eglītis ir muļķis, viņam ir izziņa no izpildu komitejas, viņš ir dabūjis visu vecmāmiņas biogrāfiju apstiprināt, jā. Evika Siliņa ir personīgi parakstījusi apstiprinājumu, ka Eglītis drīkst izpildīt reisu līdz šitam te savam fufaik ciemam. Nē. Nu labi. Es tikai redzēju, ka tas ir tās milzīgs cepiens, ja, un tā laika biļeta, tā apvienotā biļeta arī tur kaut ko tur nevar reģistrēt. Var sakot, ir tāda atkal izdomāt forša sistēma, kā tu vari iekasēt naudu, ne par ko, jo kāpēc gan nē. Tātad, ejam tālāk, kas mums te vēl ir screenshotos? Jā, par to mēs runājam, blā, 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 blā. Strukturēts ūdens ar auga apiņiem vispārējo. Pretējs balsis ir nākamais screenshots man vēstīja. Pretējs balsis Rīgas ielās vienlaicīgi notiek Izraels un Palestīnas atbalstītāju pasākumi. Es saprotu, viena ir vienā galā, otra ir otrā. Es paskatījos fotogalerijas, un ko es tur redzu? Es redzu foršas lietas īstenībā. Es redzu, ka tie Izraels atbalstītāji tādi, nu plus mīnus man vecuma frīki, jā. Bet tie Palestīnas atbalstītāji, tie ir tie mūsu mīļākie, tie ir tie, kurus Hamas no jumtiem grūdīs nos pirmos, tie ir tie mazie mežu dīvainīši, kuri izskatās tā kā, viņi tā kā gribēja būt goti, viņi tā kā gribēja klausīties tāpo negatīvu vai Sisters of Mercy, vai ko nu viņi klausās, vai Tokyo Hotel, protams. Fuj, kā drausmas, Eglīt, par ko tu domā, Tokyo Hotel, tie ir nosauc par gotisko mūziku. Var sakot, jā, kaut kādi viņi izskatās diezgan frīkaini, viņi ir ļoti dīvaini, viņi ir, tādi, tā kā, tādi mazie meži dīvainīši, godīgi sakot. Un tie ir tie, kas to Palestīnu atbalsta. Un tie mani vecuma frīki, tur ir tie, kas Izraēlu atbalsta. Viņi tur kaut ko vietu vicina, katrs savs plakātiņas un brīvība tam, brīvība šitam. Tas vispār ir, protams, tā nonsens bišķīt, ka tie cilvēki domā, ka izejot un pabļaustoties kaut kur pie tādas vai citādas mājas ar savu kartonu gabaliņu, uz kur ir uzzīmēts tas vai šitas, ja, tur būs baigi labāk kaut kāda, tur būs rezultāti un viņi kaut ko spēs mainīt. Man nāk prātā Ausekļa Baušķinieka glezna, kas arī Ingus Baušķinieka tēva, tur arī bija kaut kāda protesta, un mēs pret šo, mēs pret šito, mēs nē, un tā, atsakot tieši tikpat bezjēdzīgi tas viss izskatās. Es domāju, ka viņiem vajag apvienot, vienkārši Rīgas doma izdod rīkojumu, ka kaut kādā vienā dienā visi šie te protesti notiek vienā vietā un vienlaicīgi Izraēlas atbalstītāji, Palestīnas atbalstītāji, praids notiek, šitas te kaut kādi visi tur tiek konzervi, visi iet, mest viņiem ar kakām, jā, tur pret praida pasākumi, kaut kur tur šitā te tā Stepaņenko tur ar savu kaut kādu armiju, tur pret kaut ko protestē, jā, tur Šlesers kaut kur ar ziltiņu pakaļā, kaut kur ārdās par režīmu, atkal soli tur Evikai iedot kaut kādas tur nedēļu, lai viņi atkāptos, un kā neatkāpjas, viņai redz pat apsveikumu publicējušie cilvēki, jā. Jā, cilvēki jau nav vienotība, tomēr vēl joprojām ir cilvēki. Kaut gan tur brīžiem pēc tā klipa tas varētu būt arī iedots AI, kādam mākslīgiem intelektu šitam te servisam uzģenerēja mums par mūsu Eviku Siliņu kaut ko skaistu, jā. Lūk, un tā kā vēl viņi varētu piemest klāt arī šito te desantnieku dienu, man liekas, ka šajās dienās kaut kad ir, es īsti neesmu pārliecināts, bet es zinu, ka Latvijā vēl joprojām tas ir populāri, ot vēl visi tie vecie žebērkļi, tie krievi, jobanie nav izmiruši, kur svinēja to desantnieku dienu. Un teikt, tur uzvelk savus tur svītrainos jūrnieku kreklingus, jau uz saviem, jau alus vēderiem, kas ir 5 lielāks par manējo. Kā tā izskatās?
Nevar dabūt nekādīgi. Nu, lūk, kaut kā tāda milzīga, kaut kā izgāzuši, apstīvējuši to sievu sitamo strīpaino krēkliņu, uzvilkuši tās zilos tos ķubiķeikas, bet beretes galvā, un tad viņi lec strūklakā un un ko viņi tur vēl viss, jā. Tos arī viss vienā laikā vajag palaist. Es zinu, ka noteikti Rosļikovs ietajā tur brāļoties ar viņiem, es zinu, ka Mairis Briedis noteikti klusībā cer, ka, kā es būtu gribējis būt gaisa desantnieks, ja taisa tagad varētu lekt strūklakā. Tas Daugavpils čmo, tas pavisam noteikti, es elksnīgi domāju, jā. Tas pavisam noteikti, ja brāļoties ar viņiem, viņš pat nekautrējās publicēt savos sociālos, ka mēs ar pacančikiem te ielicam strūklakā, jā. Šitie čaļi varētu iet kopā ar gejiem, varētu iet kopā ar tiem Palestīnas atbalstītājiem, ar Izraels atbalstītājiem, ar tur viss maniem piesauktajiem, un viss notiek vienā dienā, un visiem viņiem ir ļauts lietot alkoholu, smēķēt zāli, izklēt savus saukļus, un tas viss notiek ierobežotā vietā, piemēram, kaut kādā Vērmanītī, pēc tam Vērmanītis noteikti tur baigi ilgi būt tur gan karmiski, gan fiziski jātīra, bet, kaut kādā zinu, ka šitie te jaunie kvartāli, kur parādās kaut kāda strojka, kaut kāda mājas sagrūst, tur uzreiz hipsteri klāt, uzliek alus krānu, uzbūvē skatu, uzreiz pieslēdz Spotify playlisti kaut kādu, un tā ir jaunā kultūra vieta, kur iet iedzert neiedzīgi pārcenot alu, patusēties uz padonām, tām planšetēm, kā viņi sauc, padonas, man sakot, jūs sapratāt, es ceru. Lūk, un tad viņiem visiem vajadzētu vienā vietā tādā iet, un tā būtu reāli pašattīrīšanas izdzīvot stiprākais. Nav fakts, ka tas būtu šitie te desantnieki, jo viņi ir veci un esmu nodzērušies, viņi var tikai savus bērnus un sievas piekaut, jā, tieši tāpat kā maniaki, ja, kur uzbruk pensionāriem, var sakot, tiem, kas ir vājāki par viņiem, jā, nav nekur dzirdēts, ka kāds maniaks būtu specializējies uz to tieši uz vietējo karatistu slepkavošanu vai vēl kaut ko. Viņš mēģinātu kaut kur pavest kaut kādus tur šitos te, tos kaut kādas cīks, to es nezinu, kā viņš tur. Tie, kur bez noteikumiem iet ringā, un tad bez noteikumiem tur viens otram sit pa seju līdz bezsamaņai, tad pa viņiem stāst un rāda. Lūk, tā ir tāda lieta, tad notiek šīs te pasākumi vienā vietā. Ok, ejam tālāk. Kas mums vēl ir tāds interesants parādījies. Pleskavas apgabalā kā varoni sagaida Krievu veterānu, kurš pametis Latviju. Ziniet ko? Visas viņas var sagaidīt. Mēs subdēļus, mēs sametīsim subdēļus visiem manis jau piesauktajiem Rosļikoviem, Stepaņēnko, Briežiem un Šleseriem. Mēs viņiem visiem uzsauksim subdēļus. Varbūt pat iedosim airu. Nē, tomēr tas ir atsevišķs stāsts. Vienkārši, lai viņi paņem līdzi karotes savus, un tad, lai airējās ar savu karotīti tur uz subdēlīšu, uz visu savu Pleskavas rajonu. Bet tas, ka tur viņas sagaida kā varoņas, tas ir viennozīmīgi. Un tad viņas, un ziniet, kas ir bēdīgākais, pēdīgais, tas reāli rēcīgi, ka tie superīgie varoņi, viņi tur aiziet, tur viņas pirmajās dienās visos televīzijās, tur viņas uzaicina vēl kaut kādu propagandu, un pēc tam viņas nevienam nav vajadzīgi, pēc tam viņas saskatās ar reālo Krievijas realitāti, un tikko viņi kaut ko tur bišķīt papīgs, tad viņas vēl soda par kaut kādu režīmu diskrimināciju un vēl diskreditēšanu un ko tikai ne. Tā kā ļoti laba ziņa, jā, -1 kaut kāds idiots ir mazāk visā šajā. Es domāju, ir pienākusi pirmā reklāmas pauze, es domāju, īsto reklāmas pauze, jo Eglītis ik pa brīdim redz reklāmas, un Eglītim ir ko teikt. Un es te lasu dienā virsrakstu, ka asi kritizē reklāmas kampaņu ar Svīniju. Tad ir American Eagle, jaunā reklāma, jā, tur aktrise Sidnija Svīnija tās centrā ir. Un par ko tad tas lielais cepiens ir? Tas, ka, teiksim, tur tā Sidnija Svīnija, kā zināms, ir tāda īpatnēja blondīnīte, jā, viņa ir populāra, un tas sauklis ir Sidnija Svīnija has great genes, jeb Sidnija Svīnijai ir lieliski džīns, un oriģināli tur angļu valodā, tur bišķīt, tur pamežģot auss smēli un vispārējā, tur sanāk tā, ka var dzirdēt arī, ka Sidnija Svīnijai ir lieliski gēni. Es saku, ka Latvijas tas nedarbojās, bet džīns un džīni tur varētu būt diezgan close, vai ne? Un, protams, Instagram kontā ir ievietots video, un tajā ir redzams tur, kā aktrise kampaņas plakātas, kur nosvītrots vārds gēni, un tam apakšā uzrakstīts džīnsi. Un, protams, ka mūsdienās visi šitie te vokisti un vispārējie ir izdomājuši, kā tā ir apzināta provokācija, tā ir balstīta uz baltās rases cildināšanu, karoči white power, karoči Svīnija ir Ku Klux Klans.
Jā, jo kā gan savādāk, kāpēc kampaņai ir izvēlēta šī te blondīnīte zilām acīm, jā, tā tad skaidrs, kaut kāda āriešu vaiba tur parādās, jā, un ko tā mēs te untermenš, jā, ko mēs te zinām par visu šito. Varbūt iedzeriet vienkārši ūdeni un atslāpstiet. Vienkārši iedzeriet ūdeni un atslāpstiet, jums nav par ko tur baigi satraukties. Ok, reklāmas pauzes galā. Nākamā ziņa no Kuldīgas puses. Mēs te kaut kādā iepriekšējā reizē kaut kādu dažs raidījums atpakaļ. Tas bija tas gandrīz šovs 8. Mēs ar Petersonu iereicām, kā tad, kad atbrauc tur tas ķēngurs, ne ķēngurs, bet tas, kurš tos backflips mērt pie brīvības pieminekļa. Kaķēns sapinās pats savā striķī, jāiet atbrīvot. No. Jā. Nāc šur patrādies jau lieta. Re. Ja neticējāt, kaķēns ir šeit, viņš ir. No, redz, kā tu skaistu lesi. Super, labi, skrien, pagaid. To ķēpu šī ten un. Nekožam. Kodeli mazā. Labi, tagad tu vari jost atkal. Tev ir 5 metri, ko jost, un pēc tam mēs iesim citu. Tā kā mēs šito pabeigsim. Tātad, pie kā mēs palikām? Tātad mēs par to backflip metē, par to ice show, speed show, var sakot par to čalu, jā, ko zinu, visi tie 12-gadīgie, kas arī ir domāts 12-gadīgiem, kur Valainis, protams, ir gangsta bildējās ar viņu, un vēl smieklīgais opis, ka laikam vispirms jāierauj, aizgāja ieraut krēklu pakaļā to strīmeri. Ka tam čalim, ka labi, es atceros, ka mēs toreiz nospēdām, ka labi, ka tas čalis nav sagaidīts ar suitu sievām. Suitu sievas nav vairs mirušas, suitu sievas nekad nemirst. Suitu sievām top jauna, skaista paudze, to sauc par tautumeitām. Tautumeitas ir ceļā uz kļūšanu par suitu sievām. Un redz, es šķirstot atkal laika līdīs, es ieraugu laikrakstu Kurzemnieks, ir nopublicējis storiju. Un tur ir, protams, uz skatuves suitu sievas kaut ko, neko citu viņas nemāk, viņas tāpēc ir suitu sievas, ka viņas visu laiku saka, jā, kaut ko dzied. Un man ļoti patīk tas uzraksts apakšā, kāpēc viņas dzied un kur viņas dzied. Kuldīgā Mārtiņzālē seminārā par valriekstu audzēšanu, es vēlreiz saku, seminārā par valriekstu audzēšanu, tātad tas, kāds ir izdomājis, ka ir jārīko šis seminārs, kādam ir licies, ka tas ir ok, kāds ir saprats, ka mēs nevaram bez tā dzīvot. Realitāte noteikti ir tāda, ka tur kādi 3 cilvēki varbūt audzē kaut kur valriekstus mājās uz palots. Viņi domā, kāpēc ne? Mēs varētu kaut kādu Eiropas naudu apgūt, mums vajadzētu semināru. Jā, mēs pateiksim, ka atbrauks Robijs Viljams, bet realitātei būs suitas sievas. Samaksājam, bet Robijs Viljams mūs uzmet, viņš aizbrauc uzstāties Mežu parkā, nevis uz šito te. Mežu parkā viņš bija, jā? Laikam. Nevis atbrauc pie mums uz semināru par valriekstu audzēšanu. Tāds vienkārši tāds humoriņam, ja kāda semināra mums apkārt notiek, kādu naudu mēs apgūstam, kaut ko tikai mēs visi te neskatāmies. Ejam tālāk. Ja jau mēs runājam par visādiem rajoniem, tad es sekoju līdz arī Saldas rajonu kino un foto vēsturē. Tur ir interesantas lietas, tur ļoti bieži var redzēt visādas pazīstams, ja es tur esmu redzējis savus vecvecākus kaut kādās kino kronikās kaut kur. Ir interesanti, ir forši, bet tik pa brīdim tur tādas lietiņas parādās, kas sūdīgi noveco. Ļoti slikti noveco. Ziniet, kas ļoti slikti noveco? Ļoti slikti noveco visi šitie mini-mīs un mīsteri. Mini-mīs konkursi, šeit ir konkrēti mini-mīs laikam, tātad Cieters internāta skola, 95. gads, 0404, ir konkrēts datums klāt un ir bildes no kāda Jāzepa Loņko arhīviem, un tas ir mini-mīs, un tās bildes skatoties. Zināt, Nabukovu Lolitu? Tad pareizinot to ar vēl kaut ko un pielieciet klāt 95. gada postpadomijas šārmu, jā, Ciecers internāta skolā Ciecers, un jūs sapratīsiet, ko tais bildēs var redzēt. Es nemēģināšu aprakstīt, bet tas izskatās vienkārši, tā ļoti, ļoti slikti tas noveco. Man liekas, mūsdienās kāds mūsdienās par tādām bildēm arestē. Ja tev mājās ir šādas bildes, tev vienkārši kaut kāds svats iegāžās iekšā un tev arestē par bērnu pornogrāfiju gluži ne, bet, apmēram par kaut ko tādu. Tā kā Lolita, tas vēl ir ok, salīdzinot ar šito, kas te notiek. Un
smieklīgākais, pat ne smieklīgākais, bet tā diezgan jocīgi izskatās tā žūrija. Labi, tās meitenes viņas tur, sapucējušās, kā sapucējušās viņām, bērni tomēr, tomēr minimis, tie ir bērni vēl. Tās ir mazas meitenītes, tie ir bērni, bet tad ir daži kāda no tās žūrijas. Un tas ir, tā kaut kādi bārdaini veidi šo tādu, kā es tagad iedomājos, kaut kādu 12-gadīgo vērtē. Viņai līks kājas! Šito es zinu, šitai māte prostitūta. Nē, internāta skola. Nē, tas ir tas. Jēzi, mīlī, vai aizmirstam šito kā sūdīgas lietas, aizmirstam to kā, es nezinu, kā inkvizīcija, kā blackface, kā vēl visādi šitās ir kaut kādas izdarības, vienkārši tas kaut kā ļoti slikti noveco. Tā nav, tā jau, protams, tā ir vēsture, to no tā nevar izbeigt, bet tas izskatās jau stipri tā kā uz robežas. Labi, ejam tālāk. Un vēl viena lieta, ko es te ieraudzīju jau pieminētajā laikrakstā Kurzemnieks, nezinu, kādā sakarā tas pie manis nonāca. Un tur ir tā, kā tā, tūlīt atradīšu. Ne to screenshot atvēru. Pazuda. Jā, reku ir. Atkal kaut kāds random screenshot. Un sakot, viens no tādiem, pirmajā lapā reklāmā, kas ir tāda, tas tā kā tīzers, tā kā, es saku, nebūs lietas, ne. Tā kā tīzers, tā kā tas, kas tur, un rakstīts glezna, tas ir boldā. Jēzus svētīs suitu bērnus. Jēzus svētīs suitu bērnus. Es teicu, ka ir kaut kādas lietas, kas sūdīgi noveco, kā piemēram minimīs konkurss Ciecens internāta skolā 95. gadā 4. aprīlī slikti novecoja. Es domāju, tā glezna arī, tā diezgan slikti noveco. Bet fakts kā tāds, kā glezna Jēzus svētīs suitu bērnus pēc restaurācijas atgriezusies Gudinieku baznīcā. Atgriezusies Gudinieku baznīcā arī ir boldā un sako komats un atklājot arī kādu noslēpumu. Un tu tāds domā, kas tas varētu būt par noslēpumu? Varbūt ir vērts nopirkt šo Kurzemnieku numuru, jo nevelti, ja jau Jēzus ir svētījis suitu bērnus pēc restaurācijas un suitu bērnus pēc restaurācijas. Kaķēni, davai tur nelienam tur. Un šito embriju mēs arī noliekam kaut kur te. Embriju bunču tukšo, kā noskaidrojām. Tavs šoms nekur vēl nav redzams, ne? Nāc parādies, tu negribi parādīties. Vārds sakot, tātad mēs palikām pie tā, ka tā Jēzus svētīs suitu bērnus pēc restaurācijas atgriezusies Gudinieku baznīcās, atklājot arī kādu noslēpumu. Un man tāds, ziniet, kas ir tas noslēpums? Es jums pateikšu, lai jums nav jāpērk šis Kurzemnieks. Jēzum ir pilnīgi pie dirsas, kā Gudinieku bērni, tā jebkuri citi bērni. Jēzus nav eksistējis nekāds. Jēzus ir izdomāta persona, viņam ir pilnīgi pie dirsas, jebkuri bērni. Jebkurš no mums, jebkādā veidā, jo viņš nekad nav eksistējis tā kā, Ziemassvētku vecītis noglaudīja galvu mazajā meglītī minimīstens konkursā brocēni 1979, piemēram, kaut kā tā. Vārds sakot tā, beidzam ar reģionālo presu, vairāk man nekā interesanti reģionālajā presē nav. Ejam pie zinātnes sasniegumiem, pie zinātnes atklājumiem. Reklāmas pauze pirms tam. Protams, dienasčā iedzeršana. Reklāma, kā tu štīst, es, protams, esmu tik skops, lai es neabonētu kaut kādus tos reklāmu, tos saitus tādā pakāpē, lai tur nerādītos reklāmas, tā kā kaut ko listojot, man visu laiku kaut kādas reklāmas kaut kur iekrīt. Un te man iekrīt tāds Novo Nordisk reklāmiņš lieliem burtiem aptaukošanās. Apakšā ar gribas spēku var nepietikt. Es domāju, bet loģiski ir arī jāēd, ir reāli jāēd, ir jāuzņem daudz kalorijas, jo tu nevar aptaukoties ar gribas spēku vien. Tu nevar būt resns ar gribas spēku vien. Es sēdēšu, es gribu būt resns, es gribu savus 162 kilogramus, bet man ir slinkums. Tāpat kā zin tie, kas grib svaru nomest, viņiem ir slinkums iet uz sporta zāli, čau kaķīt, uz redzēšanos kaķīt.
Tātad viņiem ir slinkums iet uz sporta zāli, uz džimu viņiem ir slinkums iet un vingrot, un tad viņi ņem visādas brīnumu kapsuliņas tur ēd un visādas tur brīnumu vingrinājumus izdomā tur 25 reizes pietupjoties un 16 reizes pastiepjot kreiso pēdu pret sauli. Tu dari labu savam, nezinu, liekajam svaram, dari gauži savam liekajam svaram, dari labu savam ķermenim, un tāpat arī, ja jau ir rakstīts tā, ka aptaukošanās ar gribas spēku var nepietikt, es tiešām gribētu zināt, kas vēl ir jādara. Un atkal, jāēd. Jāuzņem daudz kalorijas, jāuzņem daudz vairāk kalorijas nekā tu patērē, čipši, kolas, alkohols, kas vēl ir labākie tavi draugi. Var sakot, visādi junk food, viss iespējamie sūdīgā pārtika, visi ir tavi draugi, jo, kā zināms, aptaukošanās ar gribas spēku var nepietikt. Tā, es esmu vēl zinātnes sadaļa, ja? Nē, te nebūs Maira Brieža kaut kāda pētījuma, kaut kā tas varētu būt ļoti interesanti, tas varētu būt diezgan. Man šāds virsraksts piesaistīs speciālists brīdina, visiem ir laiks beigt čurāt Baltijas jūrā. Sapratāt? Zināt, kāpēc ir jūras sāļi? Nē, nevis tāpēc, ka sīļķis ir sāļs, tāpēc, ka mēs visi mīžam Baltijas jūrā. Pasaka, ka tu to neizdarīsi, es neticu tev. Tā tas ir, visi mīž, un tāpēc jūra ir sāļi un sāļi. Un ko tad bioloģi no Baltijas centra, šis arī labs, es tagad nesaprotu, cik nopietni šo var uztvert. Bioloģi no Baltijas centra atklāto debesu nodaļas Skansens, Zviedrijā. Tātad Baltijā ir centrs, atklāto debesu nodaļa, Skansens, un tās vadītāja Anna Bjerna uzskata, ka visiem ir laiks beigt čurāt jūrā. Un izrādās, ka tas satur viņi tur kaut ko skaidro, ka urīns ir slikti, urīns nav garšīgs, urīns uzsūcas ar barības vielām, pašas par sevi nav kaitīgi, gluži otrādi, tie ir veselīgi dabai, jā, tomēr šo vielu pārpalikums izraisa kaut kādu tur erotifikāciju, zelta lietas īpaši. Ūdens tilpnes pārsātināšanos ar barības vielām. Tātad, ja tu čurā ūdenī, tad principā tas ir tas pats, kas tu gāzi ļoti treknu buljonu iekšā. Ja? Es tā to saprotu alegorijas. Tu neizēdi savus kābeņu zupu vakar, iegāzi to kaķēm, tu iegāzi to vietējā dīķī. Skaidri, ka tas ir tas pats, kas tu būtu pačurājis, vai ne? Lūk, un tur ūdens kvalitāte pasliktinās, loģiski zivis mirst, jā, ūdens līdēji mirst, jā, sarījušies tavs čurus un visādas lietas, un tāpēc viņi aicina, uzņemties atbildību, jā, šī te Bjerna, un viņi saka, padomājiet par to, un iemāciet saviem bērniem rīkoties tāpat. Čurājiet, un šis ir ļoti labs ieteikums. Viņi noslēdz savu to, es šo citātu noslēdzu. Čurājiet nevis jūrā, bet uz sauszemes. Tas nāk par labu dabai. Bet ko es saku, kāpēc tad mēs krūmos pačurājam veči, kāpēc tad mēs vienkārši kaut kur vecīgā aiz stūra pamīžam, kāpēc Briti turisti, to sen jau bija sapratuši, viņi saprāt, ka čurāt jūrā nedrīkst, un viņi čurāja vienkārši pie brīvības pieminekļa, tādējādi darot labu visam tai, brīvības pieminekļa apkārtnē, jā, visai tai dabai, kas ir brīvības pieminekļa, tā kā čurājiet uz sauszemes, nevis jūrā. Sīkumīgi, melā, nedrīkst, tur ir stikli. Viņi saka, pofīgi, man tā ir stikli. Es esmu lielais, pati visu zinu. Viņi ir mēlē tagad tīņu vecumā, viņi riktīgi runā pretī, viņi grib ārā iet, bet viņai jāuzvelk šitās strummantiņu, un tā, ka viņi to strummantiņus, ka ieraug teņu mūk prom, viņi saka, noķer man, tā, ka tu man noķers, tad tu man vedīs ārā, un tad saka, labi, es jau nevedīšu ārā, un tā stāv pie durvīm un brēc, un viņi tik žēl brēc, tā, ka viņi kaimīgi varētu domāt, ka, principā, man jāiet ir kāpņu telpā pastāvēt, lai kaimīgi redz, ka es nevienu nesit, jā, jo tas sīkais satais tādu koncertu, bet galā beigās jau mēs tomēr nākam ārā. Un sīkais jau arī bija pie vainas tam, kā vakar kaut kā savācām tik daudz tos kilometrus, visi trīs ar mani otru pusi un mēlu pastaigājoties kaut kur, un tad tur bija jāiet, ka beigās eglīti bija baterijas beigas, es nevarēju ierakstīt šito. Labi, tā, kas tad, pie kā mēs palikam, tātad čurājiet nevis jūrā, bet uz sauszemes, jo tas nāk par labu dabai. Tā. Vai mums ir vēl kaut kas sakāms šajā reizē, vai mēs varam tā kā jau apaļoties? Mums šķiet, ka mēs varam apaļoties. Kas te vēl? Petersons atsūtīja selfiju no Palestīnas atbalsta pasākuma. Viņš bija Robija Viljams koncertā. Jā, Robijs Viljams bija atbraucis pie mums, ka man es patīk kaut kādu tvītu lasīju, kaut kādu ziņu jau, ka Robčiks parādīja, ka 50 plus vīrietis var neskūt padus un staigāt rozā.
Jā, bet tas ir Robijs Viljams. Ja tu tā darīsi, tad tu vienkārši dabūsi pa seju no sētas ļurbām. Ja tu savā ciematiņā tā darīsi, visticamāk dabūsi pa degunu, vai tu trāpīsi vietējā avīzē, vai arī tev vienkārši sašņorēs un aizvedīs uz vietējo kaut kādu geju parādu kaķis kaut kur aizskrēja. Ja, nečur. Oi, viņš atkal ap vingrošanas stāv striptīzi uzdejo. Jāiet atbrīvot pēc brītiņa. Pasakot. Labais. Sīkais gribētu dziedāt. Ko mēs dusmīgi. Nu, aiziet. Tu man nelaidīs vajā. Es tev degunu nokodīšu. Tātad, jā, Robijs Viljams bija atbraucis Latvijā. Eglītis nebijusi Robija Viljams Eglītim, bet Eglītim ir savs stāsts par Robiju Viljams. Un es nezinu, kur palika, bet senos laikos Eglītis strādāja rādio. Un tad bija tāda jautrība, ka, vajadzēja no rītiem kaut kā izklaidēt publiku, un tur tāpat, cik tur ilgi teiks 7 un 12 minūtes. Man bija kaut kāds tur idejas, ko es tur varu darīt. Es tur daudz gadus visādas stulbības darīju. Un viena no tām stulbībām bija, ka, ziniet, šitajās tajos žurnālos, kas tās bija, tas bērniem domātie tajā mana vai, var sakot, kaut kādi žurnāli, kur dziesmu teksts publicēja, un tie bija tulkot arī latviski, un tie bija tik stulbi iztulkot tās sīkais atkal. Oi! Es taču teicu, ka ik pa brīdim būs pārtraukumi, jā? Es te neesmu viens. Jā, tātad. Tur bija tie stulbi iztulkotie dziesmu teksti, un tie bija tik neveikli, jo bieži vien bija, man liekas, kāda dzird tādu, kā patiešo tulkojumu, ja, kā ir tā, nekāda tur neņemot vērā ne tekstu kontekstu, ne valodas īpatnības, ne izteiciens. Vārdsakot, jūs saprotat, ja, ka tie bija slikti. Un šad tad man kaut kāda daži žurnāli nonāca tur tajā manā rīcībā no rītiem, un es tā, vienā reizē bija Robija Viljama, un toreiz bija iznācis kā reiz jaunais singls Feel, un tur bija tas teksts, un es tā arī bišķīt sapratu, ka vajag iet bišķīt Robertā Gobziņā, un padziedāt līdzi vienkārši, tur tā, ko dzirdu, vai kas ienāk prātā, vai to tekstu interpretāciju, vai ko es dzirdu, ko saklausu, un tā, bet nevis tam speciāli gatavoties, bet vienkārši uzliec un mauc uzreiz, ko tu tur dzirdi. Un tad tur bija tā, ka paņem rociņu man, es gribu to kontaktā ielikt, un tad bija es tik paņem vīlu un vīlē, un tad aizgāja nāgus līdz saknei, un tad tālāk, bija, tur es gribu kino redzēt šodien, atsakot, to, ko tu dzirdi, jā, tas, kas tev vienkārši asociācija plūsma momentā, vienkārši tā kā improvizācija, tev nav laika domāt, tev uz sekundi ir vienkārši jārunā kaut kas, un tad tur bija, kā tas brīdis laikam bija to nevienam neapjaust, kaut kā to nevienam neapjaust, kā man patīk nagus graust, brālim, māsai, opītīm, kaķītīm un sunītīm, kaut kā tādā veidā. Tā, labi, tāds man stāsts par Robiju Viljamsu. Vai es esmu klausies Robiju Viljamsu? Nē. Visu speciāli, nevienu albumu no A līdz Z, man liekas, es tā neesmu noklausījies. Es, protams, zinu dafigā dziesmas, tāpēc, ka es strādāju radio. Man liekas, pirmā iepazīšanās ar Robiju Viljamsu, protams, bija Take That laikos, bet tad viņš kaut kur tur pazuda no tā Take That, bet tajos laikos puišu grupas bija tāds, tas bija zem, tas bija vēl zem Joy, ko es pagājušo reizi stāstīju, vēl zem Sabrīnas līmeņa, ko tu varētu klausīties, ja kaut kāda boys grupas, boys bandus. Un, tas bija zem, tas īstiem čaļiem, skarbajiem večiem, kur klausās industriju, Depeche Mode un metālu, tas nekotējās. Un tad pēc tam es zinu, ka Robijs Viljams parādījās ar to George Michael dziesmu Freedom cover versiju. Un man likās tāds, protams, bet kaut kāda bišķīta cieņa iestājas, kā, reku, tas čals tomēr, neaizgāja tādā saldo čaļa, kaut kādā tādā rozā kreklu un tur, nezinu, Essential vai Coyote Fly, tādā kaut kādā tajā kosmosā. Viņš vismaz kaut kādu jēdzīgu dziesmu izpildīja coveru, un tad viņam parādījās Let Me Entertain You. Vārdsakot, es zinu kaut kādas dziesmas, bet, tā, lai es ietu zinu koncertu, nē. Tāpēc to nevienam neapjaust, kā man patīk nagus graust, opītim un omītei, tralalalala. Labi, tas būs viss šajā reizē, metam mieru. Kas vēl? Kaķa update, jūs redzējāt, kaķis dzīves sveiks vesels terorizē te mani. Maniek update, jā, jāsaka tā, es pabeidzu šobrīd to Delā klausīties Manieku, True Crime podcastu, un
Un tagad ir tāda tukšums sajūta, un ziniet, un tagad tajā trūkrājuma, tajā podkastā, ko es klausījos, tur tomēr tādi nopietni vīri bija, tur viens bija laikam profesionāls psihiatrs vai psihologs, man vienmēr kurš izraksta tabletes un pie kur tos kušets gul un stāst, kā tev mamma bērnībā sita. Tāds tur viens čalis bija, tad tur bija viens, tas kā reiz ar noziedzniekiem, kas strādā, arī kaut kādu, tur, var sakot, tur gudri cilvēki, ne tikai vienkārši atstāstīja, un tad viņš nogriez 16 bērniem galvas, un viss šito huņi, bet tur arī reāli, analizēja kāds. Bet, protams, tas bija tādā plus-mínus pieaicināt viesi vēl bija, tas tādā diezgan jautrā formātā. Un reiz, un kad tādi nopietni cilvēki tev ir pastāstījuši to visu, tad tu domā, jāpameklē vēl kāds true crime, un tad tu atrod kaut kādu tur random, vienkārši, domā, jāsāk klausīties. Un es kaut kādas 7 esmu vienkārši noskipojis, jo es nevaru kaut kādu Džilija un Lonija tagad tev stāstīs kaut kādu true crime, un tur 2 jaunas dāmītes, un viņš tur, ak, Dievs, un tad viņš tā, un viņš bija tik ļauns cilvēks. Nē, es arī esmu saskāries ar ļauniem cilvēkiem. Mani arī vienreiz vīrietis piedāvāja lietas laikā aizvest līdz mājām automašīnā. Tas, gan bija briesmīgi, jā. Var sakot, es nespēju kaut kā nopietni uztvert to, un, vai kaut ko skarbu. Bet, labi, es pastāstīšu par vēl dažiem maniem mīļākajiem tiem čaļiem, pēdiņās, kas ir palicis atmiņā, no tām 47 epizodēm. Drīz būs jaunas, atkal nāks ārā, bet, tas ir laika jautājums. Zin kā, tagad ir, tāds longs, ir sākušās polkas, ir vajag, un sakot, kaut kur Krievijā tīņi ar āmuriem sita nos cilvēkus. Šis ir 18 plus kontents, ja jūs vēl nesat sapratuši. Un, ziniet, viņiem bija noise grupa. Jūs saprotat, kā izklausās noise grupa? Pie tam tīņu. Pie kam? Viņiem bija 38 albumi. Ja kas Darknetā vai kur tur var atrast šīs grupas albumus, es neesmu meklējis, es netaisos meklēt. Vienkārši 15, 16 gadīgi saprāta stulbumu, tīgi saprāta stulbumu, es negribu klausīties. Jā, tātad viņi pavisam tam viņi ar āmuriem un visādi random nogalināja cilvēkus. Un ziniet, ka te visi jocīgākais visā šajā stāstā ir tas, ka viņiem, ziniet, kā sauc to grupu? To grupu sauca Trup Pugačovi. Tātad Pugačovs līķis. Trupa Pugačovi grupa ar 38 albumiem. Meklējiet mūzikas straumēšanas vietā, pieprasiet visus Narvesen kioskos, pērkot vairumā visus albumus kopā, jums ir 3% galvreibinošā atlaide. Trupa Pugačovi. Čik, ejam tālāk. Vēl par vienu čālu. Es uzreiz visu izstāstīšu, lai jums rādītu smurgi un lai mēs maniaku tēmu uz kādu laiku varētu slēgt. Jā. Tad vēl bija nežēlīgs čālis, kurš uzšķēra cilvēkus. Kā jūs teicat, pārsvarā manas bērns, tos, kas nevarēja preitoties, sievietes, vecas cilvēks, jā, neviens negāja ar vietējo bokseru klubu mēģināt kaut ko lietas sarunāt. Un kas tam čalim bija? Tam čalim, tāda īpašā odziņa bija, ka viņš bija tik perverts, tik slims savā tādā idiotismā, ka viņš nesāja 4 līdz 7 apeņu apakšbikšu pāris, tāpēc, ka viņiem seksuāli baudu bija publiski piediršot bikses. Es savagad prasu, kā to tagad atdzirdēt atpakaļ. Tas bija arī es, kad es klausījos šo podcastu, un tur arī tie viesi, kad kaut ko tādu dzirdot, viņi tādi, kā mēs tagad tālāk ar šo dzīvosim, jā. Un tur vēl rāda bildītes, kā tie cilvēki izskatās, tie manieki, un viņi ir normāli cilvēki. Es tev saku, tas ir jebkurš no mums. Par manieku veidojās vide un tā tālāk. Labi, kas vēl? Tad pašu pēdējo varbūt tādu, kā, pavisam beigās, lai noslēgt manieks, tad ar tādu, kas neizdarīja, nevienu nenogalināja, nenodarīja fizisku postu, fiziski sāpes cilvēkiem, viņš izdarīja morāls sāpes. Jo kas bija, tas cilvēks, arī viņš tik ļoti gribēja tur meitenīti vai vēl kaut ko, tur šito te, tur tā kā, meitiņu vai ko. Viņš gāja uz kapiem, viņš skatījās, kur ir apglabātas jauni, meitenes, bērni. Un viņš tās rakārā, un, kā es domāju, ko viņš darīja, viņš tās tad žāvēja visādi tur, viņiem bija uztaisīta speciāla telpa, kur viņš visu to dara, viņš no viņām taisīja lēles, jā, tā kā nekādas smirdoja, nekas pie kā, viņš bija tik ļoti pedantisks un tāds īpatnējs čals, ka viņš izraka to bērnu, un pēc tam to kāpā aizraka atpakaļ ciet, un atnāk tuvinieki pasērot pie kapiņa. Tur jau apakšā neviena nav, tur ir tukšums, jā, tur tas čals jau ir no tā tavu bērniņu uztaisījis kaut kādu tur lēli, jā, uzkrāsojis, un ja kaut kas kādai pietrūk, tad viņš paņēma no citas meitenītes kaut ko tur to detaļu vai nepielikt tur citai rociņu, citai kāju, var sakot, viņam tur arī dafigā.
Labi, tas nav nekas smieklīgs, protams, bet tad, kad viņi pieķēra, tur, protams, tagad tie lielākie problēma ir atrast, kurš ir kurš, jā, ka šitiem te radiniekiem, lai saprastu, kas ir kas, lai salikt atpakaļ, jā, to bērnu pīšļus. Bet traģikomiskais ir tas, ka tas cilvēks tik ļoti ir gribējis to komunikācijā ar tām meitenēm, jā, nu viņš viņas tur sēdinājis, viņi kopā, protams, ēduši, filmas skatījušies, un ko tikai ne, viņam tur tāda vesela istaba pilna ar tādām meiteņu lēlītēm, tā neko sev. Bet viņš vienā ir ielicis balss sensoru, nu, to sensorīgu balss, kurš sāk runāt, mamma, es tevi mīlu. Un iedomājies tagad, un reāli tas ir tagad, ka divi operatīvie darbinieki tās meitenes nes ārā, un pēkšņi vien, mamma, es tevi mīlu. Tur viņi abi divi gandrīz ar sirdi aizgājuši, tā kā. Ok, labi, un šīs lustīgās nots mēs atkal beidzam, mēs tiksimies pēc nedēļas, es ceru, ātrāk vai vēlāk mēs tiksimies. Sīkais, tev jānāk atrādīties ir, tāpat tu esi sapinies, un tik ļoti satrumsa, iespējams, ka tūlīt dabūšu gāzienu, bet pirms tam parādīšu jums vēl Melāniju. Čau, šī ir Melānija, pasaka kaut ko, parūc, viņa ar baidās skatās uz augšu. Mēs jau vienreiz izlījām tā kā riktīgi nebija ne savs vietīgi. Mazais Betmens visu vakaru sēdējis lampas, bet taču tūlīt būs kaut kāds gāziens. Lapsi, jālaižās kamēr mēs neesam izlījuši. Čau, tiekamies, atā. Čau, pamājiet ķepiņu, čau. Šitā paskaties, šitā. Čau, ņem. Iekod, čau.